Всего коллектива вам крепкого здоровья и успехов во всех ваших хороших начинаниях. И разрешите преподнести этот памятный сувенир совместного нашего с вами производства. Спасибо. Lūdzu, Latvijas papīrnieks. Avīžu paku jūs jau visi lasat un lasīsiet arī turpmāk, un mēs visi kopā gaidām to brīdi, kad mēs varēsim ierakstīt, ka līgatnes papīrs ir atguvis pasaules slavu. Apsveikuma telegrammas. Москва. Сердечно поздравляем коллектив фабрики юбилеем. Желаем дальнейших успехов в труде. Кулешов. Вильнюс. Дирекция Ассоциации «Бумага» Литвы горячо поздравляет коллектив фабрики со славным юбилеем. За 175 трудовых лет цементировался ваш коллектив, развивал свои традиции, достиг больших трудовых успехов. Вклад вашего коллектива, обладающего большим опытом, внес ускорение в развитии научно-технического прогресса целлюлозно-бумажной промышленности. От души радуемся вашим успехом, достигнутым в развитии целлюлозно-бумажной промышленности. Желаем и впредь умножать главные дела коллектива. Доброго вам здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов. Jadēnkus Burba. Aicinu uz skatuves papīra fabriku Sloka un lūdzu gatavoties papīra fabrikai Staicele. Slokas celulozes un papīra fabrikas kolektīvs sirsnīgi sveic līgatnes papīrražotājs 175 gadu jubilejā. Šeit līgatnē ir sākums papīrražošanas vēsturei Latvijā. Līgatnes papīrražotāju darba meistarība, darba tikums un produkcijas kvalitāte ir plaši zināmi arī ārpus Latvijas robežām. Šajos lielajos svētkos vēlam līgatnes papīrražotājiem jaunus panākumus darbā, veselību, spēku un izturību Latvijas atmodai, kultūras uzplauksmei. Lai īstenojas jūsu iecerētie mērķi, lai nerūsē līgatnes papīrražotāju slava. Un atgādināšu, ka jūsu 80 gadu jaunākais kaimiņš, Slokas, celulozes un papīra ražotāji jau 2 gadus ir Latvijas uzņēmums, patstāvīgs uzņēmums un vienīgais, kas ražo celulozi. Tā kā es nākotnē redzu perspektīvas mums kooperēties, lai no vietējām izejvielām ražotu tik vajadzīgo papīru. Labdien, cienījamie līgatnieši! Vispirms sirsnīgs sveiciens jums no staiceliešiem. Šodien visa Latvijā man liekas, kā zina, ka jums 175 gadi. Bet mums šodien tikai 92. Un mēs pret jums, kā mazi bērni, ja? Un godīgi teikt, mēs ilgi domājam, kā un ko jums novalēt. Un izgudroja tādu, kā vecais laikos, tāds lielu vēstuli. Un lūdzu paklausat viņu.
tai augstajā dienā Līgatnē, lai gods un slava papīrā, Līgatnes fabrikā ražotā, kas šodien lielus svētkus svin, to visa republika zin. Līgatnē 175 gadi, to šodien sveic tuvi un tāli radi. Tai skaitā staicelieši spiež jums rokas un jūsu priekšā zemi lokas. Lai nepietrūkst jums izēvielas, lai prēmijas ar vien ir lielas, lai laba slava papīram, lai vienmēr tirgu noiet skam. Lai ne tik mūsu rubļi vien, bet dolāri jums makā lien, ar galvu augstu paceltu, lai 200 gadi jūs gaidītu. Staicels papīrfabriks kolektīvs. Mēs neesam bijusi kartona fabrika, bijusi Līplenta fabrika un šodien pavisam gudrs nosaukums, bet lai mēs paliekam kā bijusi kartona fabrika. Tā būs visiem vairāk līgatniešiem saprotams. Dārgie līgatnieši, mēs pievienojamies apsveikumiem, gribam novēlēt jums gaišu nākotni un domāju, ka nemaz nav ko cerēt, bet ir jātic, ka tāda nākotne būs jums, gan mums visiem un jums, un arī mūsu republikai, un papīrs mums būs ļoti vajadzīgs. Un es ļoti gribētu, lai mēs nepasūtītu savu nākošo naudiņu kaut kur ārzemēs, bet lai atkal Līgatne ražot papīru tai naudai šeit pat Latvijā. Nu, varbūt ka tas ir tikai sapnis, bet to es jums novēlu. Un vēl gribētu teikt, ka jebkurā variantā, kādā mēs nebūsim, mēs noteikti sadarbosimies. Acīm redzot, mums būs jauna asociācija un vēlreiz visu to labāko un mazu tādu dāvaniņu, lai jūs arī kaut kur projām būdam varētu paskatīties panorāmu, piku un labvakar, ne tikai mājās. Lūdzu gatavoties izdevniecībai liesma. Iepriekšējais runātājs teica to, ka mums būtu jātaisa naudas papīrs. Starp citu runājot, tā ir konkrēta lieta. Pie mums šī nedēļā pie manis bija ieradies jaunais Agrobankas priekšsēdētājs Graudiņa kungs, un tādu priekšlikumu mums lika priekšā. Tā kā domāsim. Cienījamie kaimiņi, mūsu tuvākie kaimiņi, ja te teica, ka Staiceli kā mazs bērns, tad mēs vēl esam vispār neesam, varētu teikt, piedzimuši, jo mums ir tikai 10 gadu. Ogres pārstāvji paziņoja, kad viņi vispār savu nosaukumu neatklāja, kad viņi tāpat saucās Ogres kartona fabrika vai rūpnīca. Tad es tādu mazu noslēpumu varu atklāt. Un tieši kāpēc? Tādēļ, ka jūs esat mūsu tuvākie kaimiņi. Tādēļ, ka mums līdz šim, šajos gados, kopš es tur strādāju, ir ļoti labs kontakts ar fabriku. Es domāju, savādāk nevar būt, jo man arī šeit pavadīja 30 darbu gadi. Un esmu visāda veida palīdzību no fabrikas dabūjis. Un ja mūsu pansināti, kādreiz sauc 7. pārvaldes pansināts un tā tālāk, un uz viņu skatījās, ne sevišķi tā labi, tad es varu paziņot, ka vistuvākajā laikā mēs būsim sanatorija. Sanatorija Līgatne droši vien. Un šodien izmantojot jūs, kā saka, šeit lielākā daļa līgatniešu sanākšu, es aicinu braukt, pat varētu teikt, nākt pie mums, pūsties un uzlabot savu veselību šajā skaistajā vietā Skaļupēs, jaun izveidotajā sanatorijā. Es domāju, ka tā būs vislielākā balva mums, jums šodien, ja jūs varēsiet braukt pie mums un pūsties un pavadīt savas dienas. Līgatnes papīra fabrikas kolektīvam 19. gada 16. jūnijā
Lai dziesma skan par darbu, par to, kas ir jau veikts, par grūtu, skaistu darbu, kas vēl ir nepabeigts. Sveicam fabrikas kolektīvu 175 gadu jubilejā. Vēlam augsti turēt Latvijas papīra ražotāju labo slavu. Un es ceru, kad atzīmējot 200 gadu jubileju, šis akords, šī nots, ar ko beidza Aivars Balodis un pieskārās direktors Norīts, kad šī nots būs pavisam cita. Viņa būs optimistiska, nevis pesimistiska. Es tā ceru, ka noteikti tas tā būs, un lai jums veicās. Un šodien vēl šie ziedi, kas ir Annas rokās, tiek pasniegt Ilmāram Norītim par to, ka viņam šajā gadā paiet 35 darba gada Līgatnes papīra fabrikā, ka šī viņam ir vienīgā darba vieta, un ka viņš ir visvecākais stāžu ziņā Latvijas papīra fabriku direktors. Reizē ar mūsu galvenā redaktora Ūža Norieša vārdiem, kad rosīgi tie spalvas kāti uz līgatni mums nesās prāti, jo plāni, kurus stāda liesma, bez papīra ir tukša dziesma. Bet tad, kad jaunais romāns galā, šai lietā tumšs kā glūtmeņa alā, vēl papīra maz bānas klusi no līgatnes uz citu pusi. Un tad nu sapal gudrs tiec, ko dod 175. Ja grāmatām, kas Latviju mēlē, tos ruļus tālās malās šķēlē. Joprojām uzcīgā un mīlošā lieta. Un šī svētku reizē mēs gribētu arī sveikt Dāvi Strāzdu, kurš daudzus gadus bija mūsu kolektīva loceklis. Paldies par ražino darbu mūsu kolektīvu. Latvijas papīra rūpniecības pārvalde. Godājams direktori un godājamie līgatnieši, atļaujiet mums, kā vecākiem līgatniešiem mūsu kolektīvā, apsveikt jūs tādā jubilejā. Un kāpēc mēs esam vecāki? Es sāku strādāt līgatnē 57. gadā, nostrādāju veselu mēnesi prakses laikā. Un Ruta vispār piedzīvo šeit, tad daudzi viņu pazīst. Atļaujiet jums novēlēt no mūsu nelielā kolektīvā jau gaišāku nākotni un novēlēt jums pēc 25 gadiem